Mans vārds ir Ilze Grīsla, un es esmu projekta vadītāja Eiropas Savienības līdzfinansētam LIFE projektam Atkritumi kā resursi Latvijā, kur valsts vides dienas sadarbībā ar vairāk kā 20 citiem nozares sadarbības partneriem piedalās šajā projektā. Un viena no šī projekta uzdevumiem ir arī šīs dienas tēma - šķiro vieglu uzlabošana ērtākai sabiedrības piekļuvē par dalītu atkritumu savākšanu. Un šodien seminārā esam uzrunājuši pašvaldības un atkritumu apsaimniekotājus, jeb operatorus, jo projekta ietvaros esam izstrādājuši jaunu risinājumu e-pakalpojumu atkritumu pieņemšanas vietu aktualizēšana. Šis galvenais mērķis minētam projektu uzdevumam ir datu aktualizēšana un uzturēšana par sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un laukumiem. Un šādā veidā mēs mazinām administratīvo slogu šķiro vieglu lietotājiem, kā rezultātā arī iedzīvotājiem nodrošinot aktuālākos datus par atkritumu šķirošanas iespējām. Semināru norisi plānojam līdz 12. Un esam plānojuši stundas ietvaros iekļauties un izstāstīt par jauno e-pakalpojumu, un beigās arī to nodemonstrēsim. Un seminārs tiks ierakstīts un pēc semināra norises nosūtīts visiem arī dalībniekiem. Un šobrīd došu vārdu Attim Trējam, Valsts vides dienesta atkrituma aprites departamenta direktoram. Labdien! Jā, es sākumā gribētu arī uzsvērt šķiro viegli nozīmīgumu. Un attiecīgi, mēs, publiskā informācija mums rāda, ka mēs šķirojam atkritumus gana labi, nedaudz ar 70%, un, protams, mums vēl ir kur augt. Un tad, kad mēs noskaidrojam, kas tad ir tas iemesls, kāpēc varbūt mēs nesasniedzam to rādītāju vēl augstāku, ir infrastruktūra. Un dažkārt šī atbilde infrastruktūra ir dažreiz arī nezināšana, kur paskatīties tuvāko pieņemšanas vietu. Īstenībā varbūt tā pieņemšanas vieta, laukums, punkts nemaz neatrodas tik tālu. Un līdz ar to šī platforma šķiro viegli ļauj iedzīvotājiem redzēt aktuālāko informāciju un attiecīgi arī tos atkritumus šķirot, nodot sev tuvākajā vietā, vai attiecīgi, ja mēs arī kaut kur braucam, tad attiecīgi mēs ātri, viegli, ērti varam redzēt, kur tad atrodas šīs vietas. Ar ko mēs iepriekš esam saskārušies, šķiro viegli tieši, varbūt nav aktuālākā informācija pieejama, līdz ar to varbūt kaut kur neticība iezogās, bet attiecīgi tas, kas, ko mēs esam strādājuši, ko LIFE komanda ir strādājusi pie šī projekta, ir tieši panākt, lai ir šī aktuālā informācija attēlota, un ir, arī pieejama ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldības redz šos datus, pašvaldībām arī šī iesaiste, un attiecīgi arī paši operatori brīvi var attiecīgi informāciju arī šeit ievadīt, labot, un pēc saviem ieskatiem arī papildināt. Izstrāde tur bija gandrīz gada posms garumā, bet attiecīgi, mēs sākotnēji šo jau, kā mēs to redzam, kā mēs to gribam, mēs jau iepriekš arī pirms nepilna gada bijām izrunājuši, bet šobrīd ir rezultāts, un es ceru, ka tiešām šī šķiro viegli pilnveide strādās efektīvi, un attiecīgi arī būs ērts risinājums tieši šo laukumu un punktu attēlošana, un es ceru, ka tuvākajā laikā mēs šo šķirošanas mērķi sasniegsim un būsim, es ceru, vismaz tuvu 90%. Labi, bet tas tā gandrīz neiespējama misija, bet uz to mums ir jāiet. Tālāk es došu vārdu Dacei, kas attiecīgi arī iepazīstinās ar to, ko mēs esam izdarījuši, ko LIFE komanda ir izdarījusi, un attiecīgi arī parādīs arī praktiski, kā tas strādā, ko pašvaldības var redzēt, pašvaldību iesaisti, kā tas izskatās no operatora puses un kā tas izskatās arī no mūsu puses. Paldies,
gan Life komandai, gan arī operatoriem, kas datus vadīs, gan arī pašvaldībām, kas iesaistās. Paldies un dodu vārdu Dacei. Paldies. Tā, es domāju, kamēr pārslēgšos, arī gribu pasveicināt visus gan klātesošos, gan tos, kas pieslēgsies vēlāk. Un jā, mani sauc Dāca Jansona Vēvere, un es esmu bijusi diezgan klāt šo te izmaiņu izstrādēji. Jā, nu tad šajā seminārā, kas drīzāk ir kā instrukcija, es pastāstīšu par normatīvo regulējumu, vairāk attiecībā uz pašvaldību un operatoru pienākumiem, tā īsumā par šķiro viegli vēsturi, par izaicinājumiem, kādus mēs konstatējām, un arī kāds ir īsti Life projekta uzdevums. Un tad parādīšu, kā ir pārveidots tīmekļa vietnes publiskais skats un kādas šobrīd ir iespējas. Pēc tam parādīšu, kādas ir iespējas un kā lietot e-pakalpojumu atkritumu pieņemšanas vietu aktualizēšana un kāda ir ražotāju atbildības sistēmās izstrādātais risinājums par publicēto laukumu iekļaušanu. Pastāstīšu par paziņojumiem, kādi šobrīd tiek izsūtīti no sistēmas, un pašās beigās mums būs arī iespēja diskusijām, jautājumiem, un arī reāla laikā apskatīt tīmekļa vietni un e-pakalpojumu, ja kādam vēl būs kādi jautājumi, tieši precīzāk vēl paskatīties, kā tas izskatās praksē. Lūk, esmu tā kā iestrādājusi pēc tēmas jautājumam laiku, lai ir, par konkrēto tēmu varat uzreiz pajautāt, bet tad man ir lūgums Ilzei, jo tā kā es prezentēšanas skatā neredzu nevienu jautājumu čata sadaļu un nevarēšu izlasīt, tad Ilze lūdzu te paskatīsies un man nolasīs, vai arī kādam būs pacelta roka, tad iedosim vārdu. Nu, lūk, un lai mēs visi būtu uz vienas lapas par to, kādas ir vispārīgās prasības saistībā ar šķiro viegli, tad vēlējos ieskicēt, ka prasības ir nostiprināts atkrituma apsaimniekošanas likumā, kur pasaka, ka šķiro viegli ir jāpublicē publiski pieejama atkrituma dalītās savākšanas punkti un laukumi, un kārtība, kādā to dara, ir noteikta noteikumos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām. Nu, lūk, un šajos tad noteikumos ir nodefinēts, kas īsti ir punkts, ko mēs saprotam, kas ir tās vietas, kuras ir jāpublicē. Tātad sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts, tā ir vieta, kur izveidots viens vai vairāki konteineri, kas ir kreisā pusē redzams attēls piemērs. Un labajā pusē šķiroto atkritumu savākšanas laukums, tā ir speciāli aprīkota un iežogota vieta, kur jau ir vairāki konteineri plašākam atkritumu apjomam. Un pēc šāda principa mēs arī sadalījām, kādus atkritumu veidus var norādīt tīmekļa vietnē šķiro viegli. Tie, kas ir norādīti noteikumos. Jā, un vēl es vēlējos pateikt, ka ražotāju atbildības princips paredz, ka jāapsaimnieko ar visu veidu iepakojums, kas nozīmē, ka būtībā apsaimniekoties nevar atteikties. Ir iespējams, ka nevar pārstrādāt, bet tad ir jāveic citas apsaimniekošanas darbības. Valsts dienestam pienākums ir noteikts tieši nodrošināt un uzturēt šķiro vieglu darbību. Šajā kontekstā nekas vairāk, mums nav jāskatās, kāda ir informācija iekšā publicēta. Tas ir jādara pašvaldībai. Tad pašvaldībai arī katrai savā mājaslapā ir jānorāda saite uz šķiro viegli un jāvienojās ar atkritumu apsaimniekotāju par punktu un laukumu ievadīšanu un 25 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Un arī jāpārbauda, vai apsaimniekotāja ievadītā informācija ir korekta un atbilst līgumam. Savukārt operatoram ir pienākums ievadīt šo informāciju par katru publiski pieejamo vietu
un arī aktualizēt 5 darba dienu laikā pēc izmaiņām. Un vēl operatoram ir noteikts pienākums slēgt līgumu par laukumu ar visiem ražotāju atbildības sistēmu komersantiem. Ir noteikts, ka uz vienādiem nosacījumiem un informācijai par noslēgto līgumu ir jābūt pieejamai laukumā. Un attiecīgi arī ražotāja atbildības sistēmas apsaimniekotājiem ir noteikts par pienākumu noslēgt līgumus par visiem laukumiem, kur ir publicēti šķiro viegli. Un šķiro viegli ir ne tikai informācija par punktiem un laukumiem, bet regulējums paredz arī, ka depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas ir jāpublicē, bet par to mēs šodien nestāstīsim, jo tas attiecās tieši uz depozīta operatoru, bet jūs redzēsiet, ka šīs vietas ir arī redzamas šķiro viegli mājaslapā. Lūk, vai ir kādi jautājumi līdz šim par normatīvo regulējumu? Dace, ir viens jautājums, es nolasīšu, vai publiski pieejamais punkts skaitās arī punkts pie daudzdzīvokļu mājas, atbildība par sašķiroto atkritumu kvalitāti ir konkrētai mājai. Jā, punkts ir tā vieta, kā bija arī iepriekš attēlā. Konkrēti man arī bija pie daudzdzīvokļu mājas, un šajā gadījumā tie ir pazemes konteineri, bet būtībā te ir stikla iepakojuma konteiners zaļais, un te ir visvieglā iepakojuma, tādēļ, ka konkrētais operators šādā veidā nodrošina iepakojumu pieņemšanu, un brūnais konteiners ir bioatkritumiem, tad vienīgais, kas šeit vēl iztrūkst, ir tekstila atkritumu konteiners, bet viņi arī var nebūt tā kā visi vienkopus, var būt vai ne tikai viens konteiners, kas arī jau skaitīsies kā punkts. Un tad pārējos jautājumus tad par šo tēmu pēc nobeiguma daļā, jā? Vai mēs neaizkavējamies? Labi, tad šķiro viegli kopumā ir nesena mājaslapa, tā tika izstrādāta toreizējā vara ministrijā 2018. gadā, un 19. gadā jau iekļauts normatīvajā regulējumā ar prasībām, ir arī attiecinātas kā attīstība noteikta šai mājaslapai arī apsaimniekošanas valsts plānā. 2020. gadā valsts vides dienests pārņēma šķiro viegli uzturēšanu, un tad mums gāja droši vien kā pa kalniem, un 24. gada beigās mēs jau tikām pie uzlabojumu iestrādes tīmekļu vietnē un kopumā pakalpojumā. Kāds tad bija mūsu vēsturiskais risinājums, ko droši vien daudz, kas ir pieslēgušies, ir lietojuši? Tā tad bija šķiro viegli mājaslapa, kurā bija augšā labējā stūrī poga pieslēgties. Tur varēja operators iereģistrēties, aizpildīt Excel veidlapu un bez nekādām validācijām un tā augšuplādēt un publicēt informāciju. Arī valsts vides dienests tāpat pieslēdzās un arī pašvaldība pieslēdzās, lai iegūtu šo te vietu sarakstu, uzraudzītu un apskatītu vietas. Un publiskais lietotājs varēja šķirot informāciju atlasīt pēc pašvaldības, pēc pieņemšanas vieta veida un atkritumu veida. Un principā ļoti vienkārši mājaslapa. Taču kādi mums bija izaicinājumi, īpaši par datu kvalitāti? Ļoti daudz bija neaktuāla un pat nekorekta informācija gan par pašu operatoru, par vietu vai vietu atkritumu veidiem. Pieņemsim, bija tā, ka punkts, kurā norāda, ka pieņem smēreļas, un kaut gan punktos nevar pieņemt bīstamos atkritumus. Bija arī ļoti bieži ievadītas vietas vairākas reizes. Tad mēs arī sadzirdējām pa operatoriem, kuriem, piemēram, ir 4 ciparu tālrunis, ka viņi nevarēja ievadīt, viņiem vajadzēja pilno garo numuru ievadīt. Un publiskais lietotājs varēja tikai atvērt kartē katru vienu vietu un neredzēt tā kā kopskatu. Un
Arī operatoram sanāca, ka bija jāievada vien un tie paši dati divās valsts vides dienesta sistēmās, piemēram, gan, kad piesaka atļauju laukumam, tad dati par laukumu bija jāievada gan VVD sistēmā, gan šķiro viegli. Un problēmas bija arī saistītas ar to, ka operatoru nosaukums nebija integrēts ar uzņēmumu reģistru, un, piemēram, neviens jau neatcerējās, ka jāiet atjaunot nosaukums kaut kur šķiro vieguma mājaslapā. Un arī, piemēram, ja atļauja vairs nebija aktuāla un komersants, operators beidza savu darbu, tad ļoti bieži bija gadījumi, kad tie dati ir palikuši, lai gan viņam vairs nav tiesības apsaimniekot konkrēto vietu, bet viņš pats neatpublicēt šīs vietas. Un arī nebija nekādas validācijas vai kontrolas, kādu atkritumu veidus var norādīt pie kāda vietas tipa. Līdz ar to mums nāca LIFE projekts, kas mums, kā Ilze jau sākumā ieskicēja, bet tā būtiskais, ko mēs sapratām, kādus uzlabojumus mēs varam konkrētā projekta ietvaros veikt, ir nodrošināt to, lai pieņemšanas vietas būtu sasaistītas ar atļauju, attiecīgi, lai varētu nodrošināt, ka mēs publicējam tikai tādas vietas, kurām ir spēkā esoša atļauja, tad mēs arī izstrādājām integrāciju ar ražotāju atbildības sistēmu moduli, lai būtu tā, ka visas ražotāju atbildības sistēmas iekļauj pilnīgi visus laukumus, kur ir publicēti, un vēl mums paredzēja projekts arī piesaistīt saiti, baneri uz mājaslapu Lieto vēlreiz, tādā veidā paplašinot pakalpojumu klāstu. Varbūt uz šobrīd arī ir kādi jautājumi. Labi. Mēs varam turpināt tālāk. Tad kādas izmaiņas mēs veicām publiskajā skatā? Manuprāt, tāda ļoti laba un noderīga lieta. Mēs ieviesām automātisko tīmekļa vietnes tulkotāju, kas tulko uz jebkuru pasaules valodu. Arī latgaliešu valoda, kā jūs redzat, ir iekļauta. Un vienīgais ir, ka šo te tulkojumu var nodrošināt tikai tam tīmekļa vietnes skatam, bet izdrukai tulkojums, protams, ka netiek nodrošināts. Un tomēr tas ir ļoti labs rīks, lai jebkurš Latvijas viesis arī varētu iesaistīties šķirošanā. Mēs atjauninājām pašvaldību sarakstu un atstājām tos pašus meklēšanas rīkus, ka var meklēt, atlasīt vai nu pēc pašvaldības vai pēc pieņemšanas tipa. Pieņemšanas tipa neattiecās uz parastiem atkritumiem, bet mēs esam papildinājuši arī ar bēramtarmāta vieta un atkritumu veidus arī mēs precizējām. Un pati, manuprāt, tāda noderīgākā lieta, ko mēs ieviesām, ir publiskajā skatā, ir poga eksportēt uz Exceli, lai izgūtu visu sarakstu. Pilnu, kas ir uz konkrēto dienu publicētais vietu saraksts. Un, ja gadījumā jūs, piemēram, atlasīsiet kādu parametru, vai tā būtu pašvaldība vai atkritumu veids, tad, un pēc atlases uzspiedīsiet eksportēt, tad jūs iegūsiet tikai tos datus, kurus atlasījāt. Bet jā, ja jūs pilnīgi visus datus gribat, tad pārliecinieties, ka parametri nav aizpildīti. Izgūstot tīmekļa vietnē šo te Excel izdruku, jūs iegūsiet datus, būs redzams pieņemšanas vietas tips, pašvaldība, adrese, koordinātas, atkritumu veidi, kādi konkrētā vietā tiek pieņemti, darba laiks, kas parādīsies tikai laukumiem. Ja būs kāda informācija, ko operators būs norādījis laukā papildu informāciju, un operatora nosaukums un arī kontakti. Tas viss ir izdrukā. Papildus lieto vēlreiz banerim, mēs vēl ievietojām
šķiro viegli plakātu, kuru var lejupielādēt pilnā izmērā un izmantot pēc nepieciešamības. Un lapas labajā augšējā malā blakus tulkošanas rīkam ir tāds pop-up loks, kurā ir informācija par to, kas vispār ir šķiro viegli, un arī hipersaite uz mūsu jauno e-pakalpojumu, kura pieslēdzoties var aktualizēt pieņemšanas vietas. Vai ir kādi jautājumi par publisko skatu? Jā, būtībā tas galvenais mērķis ir pateikt to, ka pašvaldībām vairs nav jāpieslēdzās, nevajag ielogoties, lai iegūtu datus, lai paskatītos, kādas vietas ir reģistrētas tās teritorijā. To var brīvi darīt jebkurā laikā un iegūt pilnu informāciju. Izskatās, ka jautājumu nav. Varam turpināt. Jā, bet, ja jums rodās vēl jautājumi, rakstiet, un tad noslēgumā izrunāsim visu. Tā. Jā. Nu, lūk, un kad operators, lai pieslēgtos tīmekļa vietnes šeit te jaunajam e-pakalpojumam, atkrituma pieņemšanas vietu aktualizēšana, tas ir jādara vispārējā kārtībā, tieši tāpat kā līdz šim, pieslēdzoties, lai iesniegtu iesniegumu atļaujas saņemšanai vai kādam citam e-pakalpojumam. Un sadaļā atkrituma apsaimniekošana apakšsadaļa ir atkrituma pieņemšanas vietu aktualizēšana. Taču šo pakalpojumu var lietot, un tas ir pieejams tikai tiem operatoriem, kuriem ir spēkā esoša atļauja, uz kuras pamata apsaimnieko konkrētas pašvaldības, pašvaldības sadzīves atkritumus, vai arī ir izsniegta atļauja laukumu, publiski pieejama šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekošanai. Gadījumā, ja kādam nepieciešams pievienot kādu darbinieku, kurš tieši būs atbildīgs par pieņemšanas vietu aktualizēšanu, tad uzņēmuma parakstiesīgajai personai ir jāpieslēdzās sistēmā, un sadaļā tā mans uzņēmums ir apakšsadaļa pilnvarotās personas, un tad tur var pārskatīt, vai ir kāda jau esoši pieslēgti, vai ir jāpamaina status vai termiņš, vai arī var pievienot jaunu personu. Un tik līdz persona ir pievienot, tā arī var pieslēgties e-pakalpojumam, un noteikti nevajag aizmirst šeit kreisajā pusē pārslēgt to uzņēmumu, kura vārdā grib apstrādāt datus. Tā. Šādi izskatās saraksta skats. Redzējām, ka vairāki operatori jau ir aktualizējuši informāciju un jau ir pazīstami ar šo, bet kuri vēl nav, tad šajā saraksta skatā ir redzami visi, iesniegumi, kuros ievada informāciju, iesniegšanas datums, var redzēt uzreiz publicēto laukumu skaitu. Piemēram, ja iesniegums ir iesniegts, tas nozīmē, cik daudz laukumu ir publicēti šobrīd, un ja iesniegumam jau ir izveidots grozījums, kurš vēl ir melnraksta statusā, un tur jau tiek pievienot papildus informācija, tad jau var redzēt, cik būs tad laukumi, kad iesniegums tiks iesniegts. Mēs esam risinājuši tā, ka katram ir tā kā viens iesniegums, un tas iesniegums visu laiku tiek grozīts, kā versionēts, ka katrs nākamais iesniegums pārkopē iepriekšējos datus, tad jūs veicat tajā izmaiņas, un iepriekšējais kļūst neaktuāls. Un publicēti ir tie dati, vienmēr no tā iesnieguma, kuram ir status iesniegts. Un tiem operatoriem, kuriem iepriekš bija dati šķiro viegli jau ievadīti, tiem mēs esam pārcēluši datus uz jauno e-pakalpojumu, un līdz ar to
nav poga izveidot jaunu, bet ir poga grozīt. Un savukārt tie, kas tikai saņems jaunas atļaujas un vēl nav publicējuši datus, tiem būs poga izveidot jaunu. Ar vēsturiskajiem datiem, Ilze? Jā, ir ienācis viens jautājums, varbūt tad izskatām varbūt uzreiz pie reizes par parakstiesīgām personām. Vai tikai parakstiesīgās personas varēs ievadīt, labot informāciju par lietotājiem, vai nav kāds cits instruments vēl paredzēts, lai netraucētu valdes locekļus šķiro viegli lietotāju datu aktualizēšanai? Tātad parakstiesīgais var ielogoties iekšā tulpē, lai iedotu tiesības jebkuram darbiniekam, kuru viņš pilnvaro rīkoties tā vārdā. Gadījumā jau ir parakstiesīgais pilnvarojis kādu personu, kurai jau ir vairāk tiesības, tad tā persona, manuprāt, arī var vēl pievienot citas personas. Bet, jā, parakst personai tikai tā kā vienu reizi ir, jāpilnvaro un jāpasaka, jā, šī persona var man uzņēmuma vārdā veikt darbības. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Paldies, saka. Varam turpināt. Jā, lūk, vēsturisko datu bija mums izaicinājums un diezgan daudz aizņem laiks datu kārtošanā, jo bija ievadītas tādas adreses, ko mēs nekādu nevarējām atpazīt. Tā kā iepriekš tas bija teksta lauks vai, piemēram, bija vienā adrešu vietā ierakstītas 20 adreses, kaut kāds ielas nosaukums, cipari, komats, atkal nākamās ielas nosaukums, bet koordinātas vienas, jā. Un tad tas risinājums, ko mēs beigās ieviesām, mēs pēc koordinātām piemeklējām tuvāko adresi, kas iespējams nav korekta, bet citādi mēs ar tiem tūkstošiem datu nevarējām tikt galā. Un tas rezultējās ar to, ka kartē parādās tāpat kā līdz šim. Nosaukums adresē iespējams ir nekorekts, un tādēļ mēs aicinām visus operatorus pārskatīt punktu sarakstu publicēto un attiecīgi pēc nepieciešamības izlabot adresi. Tad vēl viens izaicinājums bija par atkritumu veidiem, kurus nevar pieņemt punktā, un tādēļ mēs šādas vietas nolēmām nepārnest uz jauno risinājumu. Tā, lūk, un kā tad izskatās šis e-pakalpojums? Manuprāt, ir ļoti elementārs un vienkāršs. Atverot iesniegumu, jums tiek piedāvātas divas tabulas, laukumi un punkti. Un jūs redzat šo iesnieguma numuru, kad tas ir izveidots, kamēr ir melnraksts, tikmēr iesniegšanas datums neparādās, kad ir iesniegts, protams, ielasās. Uz i-burtiņiem jūs visur varat izlasīt papildu informāciju. Tā, laukuma tabulā ir tā, ka ielasās automātiski uzreiz visi laukumi, kuriem ir pazīme, ka tas ir publiski pieejams laukums, un daļa no datiem ir tāda, kurus nevar labot, un tie ielasās uzreiz no atļaujas. Un tas ir atļaujas numurs, status ir dinamisks, viņš laiku mainās, tik līdz sistēmā tiek nomainīts atļaujas status, tā arī šeit automātiski nomainās. Ir ielasījusies laukuma adrese un arī koordinātas, un tā ir nemainīgā daļa tādēļ, ka, ja vieta mainās, arī atļauja ir jāmaina. Lūk, un tad tā daļa, kas ir operatoram, ir jāaizpilda. Protams, papildu informācija konkrētajā gadījumā tas ir nepieciešams. Atkrituma veidi pēc noklusējuma ielasīsies visi, kas ir laukumā, bet operators var koriģēt vai pievienot papildu atkritumus vai arī noņemt kādu. Darba laika laukā ir iestrādāta kontrole, jo normatīvais regulējums nosaka, ka ir jānodrošina, lai vismaz 20 stundas nedēļā būtu pieejams iedzīvotājiem. Kontaktu informācijas laukā
kā jau iepriekš minēju, mēs esam iestrādājuši, ka var norādīt arī 4 ciparu tālruni. Un laukā datums, no kura vieta publicēta, tas datums ielasīsies automātiski, tiklīdz jūs iesniegsiet iesniegumu. Un vēl mēs iestrādājām tādu rīku mehānismu, kā atpublicēt konkrētu laukumu uz kādu laiku. Piemēram, ja kāds darbinieks ir uz prombūtnē vai laukums ir remontā, tad, ja šeit norādīs datumu, līdz kuram vieta ir pieejama, tad no tā datuma šī vieta netiks publicēta. Un par to, vai vieta tiek publicēta vai nē, jūs redzat, pēdējā laukā ir ķeksīts. Ja tas nav aizpildīts, tad vieta netiek publicēta. Ja ir aizpildīts, tad tiek. Tā, un tad punktu tabulā arī būtībā ir līdzīgi, taču šeit ir 2 iespējas. Punktus pievieno katrs operators vai nu manuāli, vai varēs arī ieimportēt sarakstu. Par ieimportēšanu es vēlāk pastāstīšu. Bet, piemēram, ja spiežot pogu pievienot, atverās kartīte, kurā tiek piedāvāts izvēlēties atļaujas numuru, un šeit parādīsies tikai tās atļaujas, ko mūsu sistēma saprot kā atļaujas, kuras pamata tiek apsaimniekotas pašvaldības atkritumi. Status atļaujas ielasīsies automātiski, tad ir adrešu ievadas lauks, kur jāsāk rakstīt ar adreses, ar ielas nosaukumu, un tad jums tiks piedāvāts jau izvēlēties konkrēto adresi. Un esam novērojuši, ka mēdz būt situācijas, ka kāda adrese nav adrešu reģistrā ievadīta, un līdz ar to viņa nav kadastrā reģistrēta, un tad šo adresi nepiedāvā. Tā mēdz būt, bet varat pārliecināties, vai tiešām nav, paskatoties kadastra mājaslapā, jo iespējams kaut kāda interneta pārāvuma dēļ, varbūt arī uzreiz neparāda šo te adresi. Jā, Ilona Vēvere grib kaut ko teikt, vai mēs varam viņai iedot vārdu? Ilona Vēvere, jā, es savu pārstāvu. Es tieši par šīm te pašām adresēm. Tad, vai es pareizi saprotu, kāda būs obligāti jāizvēlas adresi no adrešu reģistra? Jā. Jo es gribētu gan minēt to, ka šie publiskie šķirošanas punkti attiecas reāli dzīvē stāvlaukumos, kaut kur tādās vietās, kuriem nav adrešu reģistrs. Adrešu reģistru, manuprāt, adresi piešķir tur, kur kāds dzīvo, kur var saņemt pastu. Tur stāvlaukumos nebūs adrešu reģistra adresi. Mēs varam tuvāko, bet tas ir kādas mājas, bet tas nebūs korekta adrese. Stāvlaukumā pie kultūras namā vai jebkur. Saprotu. Tas bija mans jautājums. Jā, ļoti labs jautājums, jo ir tā, ka, lai mēs varētu risināt to, ka adrešu pieraksti vispār ir korekti, lai nav tā, ka tur ir vispār ķeburi un tā, mums noteikti bija jāsavieno ar šis lauks ar adrešu reģistru. Bet šajā situācijā tiešām varētu darīt tā, ka piemeklē tuvāko adresi, koordinātas jūs norādīsiet precīzas un kartē tā vieta parādīsies precīzi. Un tad, ko var darīt laukā, kas ir papildu informācija, sniegt šo te detalizēto, kad punkts atrodas stāvlaukumā pie tā un tā. Jo pretējā gadījumā mums tad neielasīsies pašvaldība, automātiski kurā tas atrodas, un viss pārējais izrietošais. Tā kā. Jā. Vai es atbildēju? Vai tas tāds risinājums der? Jūs atbildējāt, visdrīzāk, lai mēs ievadītu informāciju, mums būs kaut kāda adrese jānorāda. Vai tas ir korektākais? Man grūti tagad uzreiz teikt, jo nereti tās adreses ir, tas laukums ir laukums, tuvākā adrese ir, kāda daudzdzīvokļu mājas adrese arī nereti, un tāpēc tāds mazs bažas par realitātes atbilstību.
Jā, Bet, ja mēs jūs sakat, ka piefiksēsim komentāri, šo jautājumu. Jā, lūdzu. Tas daļai varbūt, ja tas ir komentārs, koordinātas noteikti būs, bet tā adrese līdz ar to tad ir tāda, Vai saka, jums sekundāra. noderētu, kāds būtu risinājums, piemēram, tā kā šeit ir piemērs apsats viens, tur būtu tikai Vecsalienas pagasts? Es tagad uzreiz nevaru tā kā risināt, mums iekšienē ir tas, ka mēs esam paši sev atzīmējuši, ka nav šādas adreses, kāda konteiners atrodas vietā, kur nav adrese kā tāda no adrešu reģistra, jo viņiem visdrīzāk arī tāda nebūs. Un tad adrese ir kā apraksts. Protams, mums ir atsevišķi tad iespēja norādīt, kurā pagastā pilsētā viņš atrodas, kā tas gan mums ir kā strukturēts lauks. Mums ir tāds risinājums, protams, kāds šeit labāk ir pietikt, un galvenā ir koordināti, un tas varbūt savādāk ir. Es to vizuālo kā klientam redzēt, un pēc kā viņš atrod, tas ir primārais. Jā. No tā, ka tad sanāk, ka mums šobrīd šādā mūsu sistēmā būtu jāatrod kāda adrese. Tas tikai ir tas, uz ko es piesvērstu uzmanību. Tā sanāk, jā. Paldies par šo te jautājumu un situācijas aprakstu. Mēs noteikti piefiksēsim, padomāsim, kā nākotnē tādus risināt. Jā, bet šobrīd to mēs atrisinām caur papildu informācijas lauku. Tā, tad mēs tikām līdz adresēm, manuāli ievadot adresi, automātiski ielasās noklusējuma koordinātas, un tās koordinātas var mainīt vai nu manuāli, vai arī es jums vēlāk parādīšu, kā var piemeklēt koordināciju, ja jums nav viņas zināmas. Par papildu informācijas lauku pateicu, par atkritumu veidiem šeit, atšķirībā no laukumiem, automātiski neielasās neviens atkrituma veids, ko pieņem punktā, jo tie var būt dažādi punkti, un te ir manuāli jāizvēlās kādu no vietām, kā jau iepriekš teicu, ka atbilst normatīvā aktā norādītajiem atkrituma veidiem. Par kontaktu informāciju un pārējiem ir tieši tāpat kā laukumiem. Varat norādīt, lai nav pēc tam vēlreiz jāievada vieta, bet jums ir nepieciešams šo vietu uz laiku atpublicēt, norādat datumu, no kura vieta nebūs pieejama. Jā, un varbūt arī neuzsvēru pietiekami gan punktiem, gan laukumiem, vietas automātiski atpublicējās un netiek rādīts šķiro viegli, ja atļaujai nav status izsniegta. Ja viņa ir kaut kāda apturēta vai izbeigta, vai kādi citi statusi momentā vieta netiek publicēta. Tā. Tā vēl ir jautājums, vai koordināts var mainīt, pārvietojot punktus kartes? Tieši arī par to ir nākamais slaids, kā kartītē, kad manuāli ievada, šeit ir tas adreses lauks un automātiski ielsās koordināts. Un tad, ja tās koordināts jums nedara, vai jūs gribat redzēt, kur tieši tās aizved, uzejot uz I burtiņa, ir norādīta LGA karte. Uzspiežot uz šīs te kartes, jums atverās informācija un parādās, kurā vietā krustiņš. Šeit, piemēram, te bija sākumā krustiņš šeit, veikalam labajā pusē. Un, ja man ir jānorāda, ka tas tomēr atrodas veikalam kreisajā pusē, tad es aktivizēju, uzspiežu uz kartes un bīdu to karti tā, kamēr tā vieta atrodas zem krustiņa. Un tad, kad jūs esat piemeklējuši to vietu, kur jūs gribat, lai parādās kartē, tad šajā LGA kartes apakšā ir redzamas koordinātas, un te ir tāda kopēšanas podziņa. Jūs nokopējat šos datus, un vai nu jūs atsevišķā lapā iekopēsiet, vai, ja ir tukšs un ir iespēja, tad arī papildu informācijas laukā uz pagaidu brīdi var iekopēt, un tad sadalīt. Pirmais cipars iet uz X koordināti, otrais uz Y.
Jā, nav tā, ka nokopē un automātiski ielasās, tik gudrums sistēma pagaidām vēl nav. Un tas ir par manuālu koordināšu maiņu, un, jā, ja jums ir zināms, jūs vienkārši uzreiz šeit nomainat uz tām koordinātām, uz kādām ir nepieciešams. Tā. Un tad otrs veids, ja saprotam, ka daudziem operatoriem ir vairāk ļoti daudzi un simtiem punktus, un ka katru ievadīt manuāli, tas būtu ļoti apgrūtinoši, tad šis te datu importēšanas risinājums ir izstrādāts tā, ka vispirms jūs uzspiežat pogu lejupielādēt, un jūs iegūstat visu sārakstu, kāds jums šobrīd atrodās e-pakalpojumā. Un, ja tur būtu tukšums, tad jūs to iegūsiet kā tukšu veidlapu, bet ja būs aizpildīts, tad jūs ar datiem. Tālāk jūs šo te Exceli apstrādāsiet, aizpildīsiet datus, kādu informāciju labosiet vai dzēsīsiet, un tad, kad tie dati būs koriģēti, tad saglabāsiet failu un spiedīsiet augšu pielādēt, un tad attiecīgi uzreiz viss saraksts aizstās to, kas bija iepriekš. Mēs pievienos informāciju, bet aizstās, un tā jūs varat darīt vairākas reizes, kamēr vēlamies rezultāts. Kāds tad izskatās šis te fails, kuru jūs lejupielādējat? Ir tā, ka ir jānorāda obligāti atļaujas numurs, un arī sistēma pārbauda, vai ievadītais atļaujas numurs atbilst un ir korekts. Atļaujas statusu jūs varat arī neaizpildīt šo lauku, tas automātiski ielasīsies, arī adrese ielasīsies automātiski, jo te, lai nepieļautu arī pārrakstīšanās kļūdas, un tā mēs vadamies pēc adreses koda. Adreses kods importējot ir ļoti svarīgi ievadīt. Es arī pastāstīšu, kā šo adreses kodu iegūt, ja jums nav zināms. Koordinātas ir obligātas, pašvaldība ielasīsies automātiski no adreses koda, papildu informācija pēc izvēles, atkritumu veidiem ir iestrādāta veidlapā tajā formā papildu lapa, un tajā papildu lapā ir norādīti visu atkritumu veidi, kādus var norādīt, un tad viņus šeit saliek iekšā un atdala ar komatu. Tad kontakti un datumu laukus neaizpild, tie ielasās. Tā. Par adreses kodu. Ja kādam nav zināms savā sistēmā, kāds ir adreses kods konkrētajai vietai, tad kadastras mājaslapā ir meklēt adresi, ievadīsiet šeit adresi, uzspiedīsiet pogu meklēt, un te tiks izdota vērtība zem lauka klasifikātora kods. Tas arī ir tas adreses kods, kas ir jāiekopē Excelī. Un, ja jums arī nav zināms precīzes koordināts, jūs gribat piemeklēt, gadījumā tāda situācija ir, tad pēc adreses koda, tad tā vietne, kas man labāk patīk par LGA karti, ir Baltic Maps, jo šeit var iekopēt adreses kodu un uzreiz parādās, kur šī vieta ir, un ar pēles uzklikšanu labo pogu un iegūst koordināti konkrētajai vietai, un tad tās arī tad iekopē Excelī. Tā, jā, lūdzu jautājums. Tā viens jautājums ir atnācis par atkritumu veidiem. Ja viņi nesakrīt ar atļaujā ierakstīto, tad dati izlabosies uz tiem, kas ir atļaujā? Nē, tā es nepateicu jā, bet mums šobrīd nav iestrādāta kontrole uz atkritumu veidiem, ko jūs norādat šķiro viegli šajā e-pakalpojumā ar atļauju. Šobrīd mēs tikai validējam atļaujas numuru, lai ir spēkā esoša atļauja. Pārējos datus pagaidām vēl nē, jo ir arī vēsturiskas atļaujas, kurām vēl nav tur strukturēti šie dati. Tā kā nekāda kontrola, validācija, nekas uz atkritumu veidiem nenotiek. Jā, paldies.
Tā, lūk, tad, kad ir dati ievadīti, aizpildīti un tā kā viss ir kārtībā un vēlties jau publicēt, tad vispirms ir jāaktivizē, jāiespiež šeit ķeksīts, ka apliecinat, ka informācija ir patiesa, un jāspiež poga saglabāt un iesniegt. Un mēs tā kā domājam, vai varētu varbūt labāk pārsaukt par publicēt, ja tas būtu saprotamāk, bet sistēma mums visur ir saglabāt un iesniegt. Tā kā, ja ir vēlme, mēs varam arī pārsaukt par publicēt. Un kas ir būtiski, dati publicējas stundas laikā, tā kā nav uzreiz un tūliņ. Lūk, un tad, kad jūs esat datus publicējuši un vēlties veikt izmaiņas, tad atverat šo te iesniegto iesniegumu un spiežat pogu grozīt. Tad jums izveidosies tā kā kopija šim pašam iesniegumam, un tā būs uzreiz melnraksta statusā. Jums būs iepriekš iesniegtie dati, un tad jūs varat viņus koriģēt, un principā viss atkal sākties no sākuma, tā kā to, ko jūs iepriekš izstāstīju. Jā, vēl bija būtisks aspekts, grozot iesniegumu vai izveidojot jaunu iesniegumu, tabulā ielasās visi tie laukumi, kuri ir tajā brīdī spēkā esoši. Un es pabeigšu slaidu, tad došu vārdu, un ja ir mainījusies atļauja, uz kuras punkti tiek apsaimniekoti, tad nav jāmaina visi ieraksti, bet ir iespēja atvērt šo te ierakstu un vienkārši nomainīt, tiks jau piedāvāt izvēlēties jaunā atļauju. Un visus ierakstus var labot un dzēst, ir priekšā podziņi, vai labot ierakstu vai dzēst. Jā, lūdzu, jautājums. Es gribēju precizēt to, ko jūs minējāt iepriekš par to iesniegumu. Varbūt es līdz galam neizpratu. Vai es pareizi saprotu, ja mēs izvēlamies variantu augšupielādēt tabulu, to lejupielādēt, tad tas ir tas viens iesniegums un es laboju šo iesniegumu. Vai tā labošana attiec tikai uz vienu ierakstu un tad katru ierakstu labo? Šajā slaidā, jā? Nē, mazliet tālāk, tur par labošanu. Tālāk jūs minējāt. Jā, bija pār aktualizēšana, varētu teikt. Bija to aktualizēšana, jūs teicāt grozīt. Uz ko tad šī te grozīšana attiecas? Uz kādu iesniegumu? Uz kādu vienu ierakstu vai uz visiem ierakstiem? Uz visu. Uz visu. Jā, es tūlīt parādīšu saraksta skatu, kas bija sākumā. Tā tad ir viens, pieņemsim, 218. iesniegums, kas ir iesniegts, tā informācija ir publicēta. Un, kad jūs nospiedīsiet pogu grozīt, viss šis ar apakš abām tabulām, gan laukumu, gan punktu, viss saraksts nokopēsies un izveidosies jauns melnraksts, būs iesniegums numur 253, un tad jūs varat vaļā šo te melnrakstu, un tajā jau pārskatat un atkal redzat šo te laukumu tabulu. Te, piemēram, ja būs kādi laukumi, kuriem vairs nav spēkā esoša atļauja, jūs šajā sarakstā neredzēsiet vairāk. Ja būs kāds jauns laukums nācis klāt, kuram izsniegt atļauja ir pēc iepriekšējā iesnieguma iesniegšanas, tad viņš šeit ielasīsies, un tad būs par viņu jāaizpilda trūkstošie dati. Un tāpat arī būs nokopējusies visa iepriekš iesniegtā punktu tabula, un tad jūs varat konkrētu ierakstu, piemēram, atvērt vai nomainīt tikai atkritumu veidu vai piekoriģēt koordinātas, ja jums pēkšņi vajag pārvietot no vienas ēkas puses uz otru, jūs atverat ierakstu, nomainat koordinātas un atkal saglabāt un iesniedzat. Vai es atbildēju? Varbūt darot labāk būs skaidrs, bet man tā nomulsināja, ka tur ir daudz iesniegumu, kad, ja iesniedzam vienā reizē par laukumiem, tad tas sanāk viens iesniegums un saglabājam, un tad par šķirošanas punktiem sanāk otrs iesniegums. Tad sanāk man katreiz tos divus iesniegumus grozīt. Nē, tas ir viens iesniegums ar divām apakštabulām. Jūs atverat iesniegumu, un te ir, redzat, abas tabulas. Jūs atverat vienu tabulu, savadat visu, ko vajag par laukumiem,
tad uzspiežat tikai pogu saglabāt, vēl nepublicējās. Viņš arī automātiski saglabā visu, ko darat. Un tad jūs sakoriģējat punktu tabulu, un tikai tad, kad visi dati gan par laukumiem, gan par punktiem ir aktualizēti un gatavi publicēšanai, tad jūs spiežat pogu saglabāt un iesniegt. Un tā būs tāda viena versija, viens dokuments, ko esat publicējuši. Un jāmaina vienalga, vai tas būtu informācija par laukumu, vai tā būtu informācija par punktu, tad spiežat pogu grozīt. Izveidojās iepriekšējā iesnieguma kopija, tātad šāda te 253, piemēram, un šajā jūs veicat izmaiņas. Un kad izmaiņas ir sarakstītas, tad publicējat. Tā. Vai tāpēc skaidrāks? Es varbūt vienkārši tās daudzās rindas līdz ar to varbūt nomulsināju, bet tad sanāk, ka vienmēr skatīties pēdējo iesniegumu versiju, ja? Pēc iesniegšanas datuma. Piemēram, jūs gribētu apskatīties, nezinu, tur iepriekšējā gadā vai tur janvārī, kādi jums bija dati publicēti, tad jūs vēsturisko versiju varat atvērt, paskatīties. Vai kādi tur bija komentāri un tā. Mēs viņus nedzēšam. Labi, to es gribēju, tad laikam tas vārds pēdējo iesniegto, ja nebija svarīgāk. Paldies. Jā, jūs nemaz nevarēsiet tehniski grozīt iepriekšējas versijas, atļaus tikai to pēdējo. Tam, kam ir status iesniegts, tikai to var grozīt. Un ja izveidojat melnrakstu un viņu dzēšat, tad tas notiek neatgriezeniski. Melnraksts izdzēšās, bet ja jūs izdzēšat melnrakstu, jūs atkal varat izveidot jaunu grozījumu. Zināk tā, piemēram, jūs izveidojat, jums ir iesniegts iesniegums, tur parādās poga grozīt. Jūs nospiežat pogu grozīt un ir izveidots viens melnraksts. Tas nozīmē, ka vēl vienu melnrakstu šim vairs nevarēs izveidot. Sistēma atļaus tikai, lai ir viens dokuments. Nu tā, tad mēs nonācām līdz tam. Jā, Ilze? Jā, ir vēl viens jautājums, ko ir atsūtījis Sandris, bet nav īsti saprotams, varbūt Sandris pats var nodefinēt. Es nolasīšu jautājumu, varbūt, tad, vai to melnrakstu var redzēt kā priekšskatu. Vai, Dace, tu saproti šo jautājumu, vai arī dosim vārdu Sandrim? Es domāju, ka mums būs laiks. Mēs neesam, es esmu pārtērējuši laiku, bet jā. Tad, kad izveidojās melnraksts, viņu vienkārši atver un skatās, un viņu var turēt ilgi to melnrakstu un apstrādāt, līdz ir nepieciešamība to publicēt. Varbūt tā kā pulkstens tiešām ir aizskries ļoti daudz, mēs tā lēnā garā un visu detalizēti izrunājam, tad es vēl nostāstīšu pēdējās dažas slaidus, ka tā integrācija ražot atbildības sistēma moduli ir izstrādāta tāda, ka tiklīdz kāds laukums tiek publicēts, viņš automātiski ielasās ražot atbildības sistēmu apsaimniekošanas plānos, un ražot atbildības sistēmām ir pienākums 4 mēnešu laikā noslēgt līgumu ar konkrēto operatoru par šo laukumu un attiecīgi arī finansēt kā ražotāju pienākums atbilstoši dabas resursu nodokļu likumam, vai ražotāju sniedz līdzfinansējumu laukuma infrastruktūras uzturēšanai, lai nodrošinātu, ka laukums ir iedzīvotājiem pieejams. Ja kāds vēl nezina, kādi ir mums ar valsts vides dienestu spēkā esošie noslēgtie līgumi ar ražot atbildības sistēmām, kurām ir pienākums uzturēt, slēgt līgumus par laukumiem, valsts vides dienesta reģistra vietnē ir sadaļa ražot atbildības sistēma apsaimniekotāji, kur uzspiežot pogu meklēt, var redzēt visus. Paplašinātajā meklēšanā jūs varat izvēlēties vai nu redzēt tikai vidē kaitīgu preču vai tikai iepakojumu apsaimniekotājs un tādā veidā. Un tad mēs esam iestrādājuši vēl paziņojumu sistēmā, ka operators saņem paziņojumu, ja ir izsniegta jauna atļauja, vai nu pašvaldības atkrituma apsaimniekošanai vai laukuma apsaimniekošanai, tad paziņojums ir, ka lūdzam
pārskatīt un publicēt datus, ja tas ir nepieciešams. Un arī ražotāju atbildības sistēmas saņem informāciju, ja kādam laukumam beidzās atļauja, līguma nav jāturpina, vai ja ir pārreģistrēts uz citu operatoru, vai ja tiek publicēts kāds jauns laukums. Jā, nu lūdzu, tad es atvainojos, nedaudz pārskrējām pāri plānotajam laikam. Vai ir kādi tagad jautājumi, vai iesim paskatīties praksē? Iziet Jā, ir vēl cauri. jautājumi. Ir jautājums, līdz kuram datumam šī informācija VVD sistēmā operatorim ir jāaktualizē, vai ir kāds obligāts termiņš? Jā, kā jau sākumā minēju, 5 darba dienu laikā ir noteikumi nosaka, 5 darba dienu laikā ir jāveic izmaiņas. Jā, Ilona Vēvera vēl vēlas uzdot jautājumu. Es varbūt Jā, lūdzu. precizēt pie tā, ka es tad mazliet samulstu tiešām pēc normatīvajiem aktiem, kas būtu jāsaprot par publiskajiem punktiem, jo ja tas nozīmē, ka ja mums ir konteineri, kas stāv daudz dzīvokļu mājas, vienalga privātu mājai blakus, un viņiem nav priekšā slēdzena, vai viņš ir viegli pieejams garām gājējiem, viņš uzskatāms par publisku punktu. Jau jūs nosakat katru apsaimniekotu, jūs jau zināt, kurus Jūs jums ir vēlaties. publiskais, kurš nav publiskais. Nu, tātad to jūs paši nosakat, jā, teiksim, kas ir privātais un kas ir publiski pieejamais. Un iespējams, ka tas arī tad ir atrunāts līgumā ar pašvaldību par publiski pieejamām vietām. Tā kā mēs esam laiku pārtērējuši, bet ir kādi, kas vēl grib redzēt, kā praksē izskatās, tad es esmu atvērusi e-pakalpojumu, un tad ir sadaļa pakalpojumi, atkrituma apsaimniekošana, atkrituma pieņemšanas vietu aktualizēšana. Piemēram, man šeit būtu 2 neaktuālas iesniegumi un 1 aktuāls, kas tā kā šobrīd tiek publicēts. Tad es atveru vaļā, es varu redzēt, kāda informācija man ir publicēta. Man nav nekāda punkti šajā gadījumā, ir tikai laukumi. Un, piemēram, te bija 3, un te 1 jau ir neaktuāls. Tā. Un tad te, kur ir atļauja nav spēkā, var redzēt, ka ķeksīts ir tukšs. Tātad nav publicēts, te ir aizpildīts, tātad ir publicēts. Un, ja es, te man dati nav aizpildīti, bet tad vēlos kaut ko mainīt, es atveru, es spiežu šeit pogu grozīt. Un tagad uzreiz izveidoju šī te iesnieguma kopija, ir redzams melnraksts, ir redzams, ka tas ir jau cits numurs. Un, ja es vēlos punktus, es šeit aktivizēju arī punktu tabulu. Tātad, kas ir noticis laukuma tabulā, man vairs šeit nav atļauja, kura ir atcelta. Te ir tikai tās, kuras ir izsniegtas un aktuāls uz šo te grozīšanas brīdi. Es varu šos datus, kā jau teicu, es nevaru mainīt, viņi ir pelēki. Es varu pievienot kādu papildu informāciju un saglabāju. Un, ja nepieciešams, es šeit uzspiežu rediģēt atkritumu veidus, noņem nost kādus, vai arī atkal atpakaļ pievienoju. Tad te man parādās tikai tie, lai nebūtu dubultā, tikai tie, kuri šeit nav pievienoti, tie parādās. Saglabāju, pievienoju. Tad šis pēdējais veids saglabāju. Tad darba laikiem, ja ir slēgts, tad te ir ķeksītis, kur nospiež slēgts. Tad, piemēram, rādu, ka no 10 es gribu rakstīt līdz 14, viņš uzreiz pārvērš līdz 2. Tā kā vienalga vai raksta tādā vai citā veidā. Tad var mainīt kontaktu informāciju. Spiežu labot, mainu numuru, ja vajag. Un tas ir par punkti laukumiem, un tad atveru punktu vai tabulu vaļā,
tad man tiek piedāvāta atļauja, uz kuras pamata es varu apsaimniekot punktus, automātiski ielstās status. Es sāku rakstīt ielu, izvēlos kādu, vajag automātiski ielsās koordinātas, šeit uzspiežu uz kartes. Lūk, ja viņi bija šeit, es gribu, lai ir šajā vietā, pārbīdu karti, nokopēju šeit koordinātas, atgriežos uz e-pakalpojumu. Tā. Tad es izgriežu ārā šīs koordinātas, pārlieku te. Jā, starp citu, sistēma noīsina līdz pēdējiem 3 cipariem, bet tas nemaina vietu. Tikai nerāda, kā tā vieta saglabājas. Nu tā notiek koordināšu maiņa, tad atkritumu veidus pievienoju. Tāpat tās izvēlos, ko es vēlos pievienot, saglabāju. Nu, lūk. Tad varbūt kādi jautājumi vēl. Nu jā, un tad, kad viss ir, es esmu pārbaudījusi, tad es varu spiest saglabāt un iesniegt. Lai pielādējot, tā atvērsim. Atverās šis te datne, kurus var pārkopēt atļauju, ierakstīt citu adreses kodu, ierakstīt šīs te koordinātas, pašvaldība nav jāievada, atkritumu veidus es atrodu šeit papildu lapā. Un tā. Jā, gaidu jautājums. Jā, ja kādam vēl ir kādi jautājumi, varat uzdot, vai kādi ierosinājumi? Laikam mums jautājumu nav. Iespējams, ka visiem viss ir skaidrs, vai arī uz nākamām sapulcēm. Jā, paldies no manis, un vēl es gribēju pateikt svarīgu lietu, ka tā kā mums e-pakalpojums ir jauns, nu pat izstrādāts, tam vēl ir garantijas laiks, ja jūs atrodat kādu kļūdu, kaut kas nestrādā kā vajag, rakstiet, arī ierosinājumus pieņemam nākamiem projektiem. Jā, nu, teiksim, paldies par dalību, un ja ir kādi jautājumi vai atsauksmes, var droši sazināties ar mums, un nosūtīsim arī jums anketas jūsu viedoklim arī, un cerams, ka bija noderīgi, un guvāt priekšstatu un par lietojamību. Jā. Paldies par jūsu atgriezenisko saiti un gaidīsim vēl gan jautājumus, gan arī priekšlikumus. Un paldies par jūsu dalību. Paldies!